26. aprīlī, kad visā Latvijā notika lielā talkas dienas akcija, arī aizkrauklē vairāk nekā 100 aizkraukliešu bija izvēlējušies čakli strādāt kādā no novada nostūriem. Kaut arī satikšanās vieta pilsētas centrālajā laukumā sākotnēji pulcēja vien ap 30 darbīgu ļaužu, kuri saņēma gan maisus, gan darba uzdevumus. Dienas laikā Aizkraukles TV grupai izdevās sastapt vēl ap 100 aizkraukliešu, kuri rosījās sevis izvēlētajās talkas vietās. Aizkraukles pagastā neliela grupa izvēlējās padarīt skaistāku pagasta kultūras nama apkārtni. Vairums darba jau bija izdarīts līdz šai dienai, taču talkas dienā tika sastādīti košumkrūmi. Turpmāk 100 iestādītās tūjas priecēs ikvienu pagasta kultūras nama un estrādes apmeklētāju, vizuāli šo vietu padarot zaļāku un dzīvāku. Talkā brīvprātīgi piedalījās arī pagasta iedzīvotāja Skaidrīte. Jūs ir pamudinājis piedalīties Aizkraukles pagasta teritorijas sakopšanā un tūjiņu stādīšanā? Pamudināja tas, ka, lai būtu prieks, lai būtu smukāk un glītāk. Ko vēl var piebilst? Un kā jūs vispār vērtējat šādas aktivitātes kā Latvijas sakopšanu, talkošanu un sanākšanu kopā? To es vērtēju par, kā lai pasaka, tā kolektīva strādāšana. Un ka tas ir jādara. Un to vajadzētu darīt visiem kolektīvi. Vai jūs atbalstīsiet arī turpmāk kaut ko tam līdzīgu un kāds varbūt ir ierosinājumi, ko vēl vajadzētu darīt, lai Latvija tiešām 2018. gadā būtu kā sakārtotākā valsts pasaulē? Vairāk vajadzētu košumkrūmus vai tā. Vairāk kaut ko stādīt, lai būtu vairāk zaļāk un košāk un smukāk un glītāk. Kamēr vietējie turpināja stādīt košumkrūmus, viņu darbu fotogrāfijās iemūžināja ilgadēja Aizkraukles novada pašvaldības darbiniece un deputāte Aina Padvinska, kura tikai kopš pagājušā gada atteikusies no iespējas pārstāvēt iedzīvotājus domē. Aina šobrīd gādā par to, lai aizkrauklieši ik mēnesi varētu savās pastkastītēs saņemt izdevumu domas vēstis. Tāpēc arī viņai jautājām par to, cik viņai ir svarīga kopā darbošanās talkas dienā. Aina, tas ir cilvēks, kurš kā Aizkrauklē ir kāds pasākums, tā tu esi klāt un parasti ar kameru, bet citās reizēs ne tikai ar kameru. Kā tu vērtē šādas aktivitātes, vai viņas, teiksim, ir nepieciešams vispār? Nē, es katrā ziņā atbalstu talku, un mēs pat tajā laikā, kad vēl nerīkoja tādas vispārējas Latvijas lielās talkas, bija tāds pārtraukums starp baļķa nešanas talkām un šīm talkām. Vienmēr arī ar Plūmes kungu domājām, kad ir jārīko talkas, jāiesaist pilsētas iedzīvotāji. Un tagad, protams, to ir daudz vieglāk izdarīt, jo visā Latvijā tas notiek. Un, man prieks, ka skolēni arī strādā ar savām klasēm kopā un padara lielus darbus, sakopja tādus stūrīšus, kur varbūt citreiz gadā neviens pat neienāk. Labi arī, ka talkas dienā var izdarīt kaut ko paliekošu, tā kā šo dzīvžodziņu iestādīt, ja? Jo šeit bija ļoti sens un vecs dzīvžoks, kas tika izņemts. Ko es vēl varu pateikt? Šodien, braucot pa pilsētu, pilsēta pati jau ir sakopta, bet, protams, viss lielais darbs ir pa tām maliņām. Un man bija prieks, ka es redzu pa Jaunceltnes ielu iet viena pati meitene ar maisiņu rokās un salasa to, ko kāds jau paguvis varbūt šorīt, varbūt vakar nomest. Man gribas aicināt arī visus Aizkraukles novada iedzīvotājus un mūsu viesus. Varbūt padomāt, kas aiz mums paliek. Ja? Un ja kaut kur atpūšaties, salasiet tos savus atkritumus, sadedziniet, kur iespējams sadedzināt. Lai citiem, kas ierodās tajā pašā jaukajā vietā, nav jāsāk ar jūsu, atvainojiet, mēslu vākšanu. Un vēl, mans tāds sens sapnis ir, kādreiz jau esmu teikusi, Aizkraukli bez nomalēm. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kā pilsētu
nav atkritumu joslas, ka mēs sakopjam visu un nemēslojam. Patīkami bija redzēt, ka Talkas dienā bez īpašas pieteikšanās sava uzņēmuma teritorijā strādāja Aizkraukles slimnīcas kolektīvs. Darbinieki gan sakopa Birstaliņu poliklīnikas priekšā, gan arī kopīgiem spēkiem zāģēja, dedzināja vecos krūmus un kokus slimnīcas iekšpagalmā. Akciju sabiedrības Virši A lielais kolektīvs šogad bija izvēlējušies strādāt 2 Aizkraukles reģiona vietās. Viena daļa Talklai Vallē, savukārt lielākā daļa galvenā biroja darbinieku sapos savu uzņēmumu teritoriju Kalna ielā Aizkraukles pagastā. Viņi gan grāba pērnās lapas, gan ravēja puķu dobes, gan arī sakopa ceļmeles, līdzināja zemi un vēl dažādos veidos padarīja savu uzņēmumu teritoriju acīt tīkamāku. Starp talciniekiem čakli strādāja arī Viršu A valdes priekšsēdētājs Jānis Riekstiņš. Kāpēc Aizkraukles pagastā, varētu teikt, es tā ceru, dibinātais Virši A ir izvēlējušies strādāt un arī Aizkrauklē sakop savu uzņēmumu teritoriju? Mēs katru gadu sakopjam savu uzņēmumu teritoriju Talkā pavasarī, un arī šogad nav izņēmums. Bet jums jau ir ļoti daudz degvielas uzpildes staciju un droši vien, kad arī citur notiek šādas aktivitātes? Jā, katra degvielas uzpildes stacija darbinieki šodien nāk darbā apkopj savu degvielas uzpildes staciju. Lielākā ir atbraukuši uz Aizkraukli no Rīgas ofisa, un arī no Rīgas ofisa daļai aizbrauca uz Valles uzpildes staciju palīgā apkopt tur, jo tur ir liela teritorija. Un kā jūs vispār vērtējat šādas aktivitātes, strādāšanu, Latvijas sakopšanu kopīgās kolektīvās, kaut kādās aktivitātēs? Ļoti jauki un labi, derīgi. Apkārtēji vidē jābūt sakoptai, un arī kolektīvā tas ir noderīgi un patīkami. Nozīmīgs Lielās Talkas dienas darbs tika ieguldīts Kalnaziedu pilskalnā. Tā ir teritorija, kuru pagājušajā gadā iegādājās Aizkraukles novada pašvaldība, lai ne tikai šo vietu sakoptu, bet kā kultūras mantojumu saglabātu nākamajām paaudzēm. Sestdien šajā vietā čakli strādāja Aizkraukles novada pašvaldības, tās iestāžu darbinieki, domas deputāti un vairāki novada iedzīvotāji. Šajā vietā nepārtraukti skanēja zāģa skaņa, griežot ārā vecos kokus un krūmu brikšņus. Sazāģētais tika dedzināts, un jau pēc vairākām stundām pilskalns sāka iegūt jaunu izskatu. Pašvaldība cer, ka jau šogad Jāņu svinēšana varētu notikt šajā teritorijā, taču, lai tā būtu, vēl ir jāiegūda darbs teritorijas sakopšanā. Interesanti bija pavērot Aizkraukles novada domas deputātus neierastā skatā. Cilvēki, kas parasti pieņem domē svarīgus jautājumus, šajā dienā locīja muguras un kopā ar pārējiem talciniekiem saposa šo vietu. Arī domas priekšsēdētājs Leons Līndums bija viens no viņiem. Pavisam neierastā izskatā šodien redzam arī Aizkraukles domas priekšsēdētāja Leonu. Tas ir atnācis kopā ar talciniekiem locīt muguras Kalnaziedu pilskalnā. Kā jums veicas? Paldies! Es domāju, šodien mēs visi esam mazliet citās reibēs nekā ikdienā. Es domāju, ļoti labi saulīt spīt. Un galvenais ir tas izaicinājums, ka pašu iegūtajam īpašumam beidzot piedosim civilizētu skatu. Jā, tīri ir no veciem nederīgiem kokiem, jāuzlabo ainava ir. Un tāda neliela lieta ir, kad līgot varētu šeit Aizkrauklieši. Mums pavisam interesanti liekas tas, ka šis deputātu sasaukums patiesībā ir ļoti čakls arī sabiedriskā dzīvē, un šodien te ir diezgan daudz deputātu. Jā. Šie vīri jau no pagājušā gada pavasara, no pagājušā gada Talka sev parādīja, ka viņi prot ne tikai balsot, domāt un lemt, bet arī parādīt sevi darbā ar saviem instrumentiem, ar saviem zāģiem. Viņi šodien te gāž liels kalns, un arī sievietes ir dušīgas strādnieces šodien. Un kā pašam liekas, vai Lielā Talka būs sasniegusi to savu mērķi šodien Aizkraukle, un Aizkraukle būs tā kā kļūsi kaut nedaudz tīrāka? No vienas puses tā ir tāda tā kā kampaņa vienā dienā. Jāizsaka atzinība visiem tiem, teiksim, kolektīviem, kuri ir arī vakardien un iepriekš sakopuši savus platības. Bet es domāju, tie, kas ir izgājuši ielās, tie jūtas gandarīti, ka viņi savā dzīves teritorijā ir kaut nedaudz padarījuši, lai viss būtu skaistāks un sakoptāks. Tā ir tāda patriotisma izpausme un piederības sajūta laba, jo, kā ir dzirdēts, tad šī Lielā Talkas kampaņa noslēgsies 18. gadā,
uz valsts 100 gadi. Es domāju, uz to brīdi mums arī tās nomales un tās nesakārtotās vietas ir jāpadara civilizētākas. Mums vēl ir laiks. Kalnziedu pilskalnā rosījās gan lieli, gan mazi. Lai nākamās paaudzes augtu ar cieņu pret dabu, ir svarīgi, lai šajās kopīgajās aktivitātēs iesaistītos arī jaunākā paudze. Talkas dienā daudziet varēja redzēt ģimenes, kuras kopā ar bērniem rūpējās par dabas sakopšanu, piedaloties lielajās aktivitātēs. Beāta, arī tu šodien esi atnākusi, vai tev šeit patīk strādāt? Jā. Un ko tu labi esi izdarījusi? Visu kaut ko es apbraucu tikko no Islandes, un tad šodien man nāks ciemiņi. Un tāpēc tu sakārto, lai ciemiņiem būtu ko parādīt šeit? Jā. Un vai tu nesi zarus, un ko tu vēl darīji? Visu kaut ko es vienkārši spēlējos ar šito puiku un maisu to brūno, čeru un visu kaut ko. Beāte tevi sauc, ja? Jā. Cik tev gadi? 5. Drīz man būs 6. Drīz būs 6, un tu aizkrauklē kaut kur dzīvo? Jā. Jā. Un mācies arī aizkrauklē? Jā, bet tā nav īsta skola, bet kaut kāda bija. Tas ir bērnu dārs? Nē, es no Islandes atbraucu. Un es tur jau biju bērnu dārzā, un tur jau lieli bērni aizgāja skolā. Paldies tev! Paldies arī aizkraukles Spīdoles ielas 22 daudz dzīvokļu mājas iedzīvotājiem, kuri Talkas dienā rūpīgi strādāja savas mājas pagalmā, padarot to skaistāku un tīrāku. Kaut arī lielās Talkas akcijas galvenā diena bija sestdiena, kad dažās aizkraukles novada vietās strādāja gan kolektīvi, gan individuāli, aizkraukles novadā talkošana tradicionāli notiek visas nedēļas garumā. Daudzas teritorijas darba dienās saposa aizkraukles izglītības iestādes un to audzēkņi – ģimnāzija, 1. vidusskola, abas sākumskolas, arodvidusskola un vakarskola. Prieks arī, ka kopīgi strādāt teritorijas sakopšanai pieteicās valsts probācijas dienesta aizkraukles nodaļa un pilsonības un imigrācijas dienesta aizkraukles nodaļa. Un tomēr ir cilvēki, kuri, neskatoties uz to, ka strādājuši jau pa nedēļu, turpināja to darīt arī akcijas noslēdzošajā dienā. Aizkraukles pilsētas sākumskolas meitenes Keita un Sindija arī sestdien nāca palīgos un kopīgi strādāja Jaunceltnes ielā. Posmā no pilsētas līdz pagastam viņas ielas abās pusēs vāca izmestās plasmasas pudeles, papīrus un līdzcilvēku atstātos gružus. Jūs abas divas esat viena no tiem retajiem jauniešiem, kas atnākuši šodien Lielās Talkas dienā ar aizkrauklē kaut ko sakārtot un ik pa laikam pabraucot garām Jaunceltnes ielā. Jūs abas divas čakli var redzēt strādāt. Kas jūs ir pamudinājis atnākt? Mēs tā kā gribējām savākt aizkraukli vairāk, lai ir kārtīgāk. Lai būtu tīrāks, arī pašam prieks ir par darbu, kad pastrādā. Es zinu, ka viena no jums strādāja arī vakar, kamēr otra vakardiena bija ļoti citīgi pārstāvēta, droši vien kā aizkraukli kādā konference. Kas jūs pamudina, teiksim, nākt vairākas dienas strādāt, jo vieni varbūt, teiksim, nostrādā vienu dienu un tad izdomā, ka varbūt ar to pietiek? Tā kā mēs skolā mazāk vācām, tur tikai tur pie džalduna vācām, tur nebija īpaši daudz ko vākt. Un tieši tas arī pamudina nākt, jo gribās tomēr, lai ir vairāk ko sakopt un tā tālāk, ja? Jā. Liels paldies visiem čaklajiem, kas nesautīgi ieguldīja savu laiku, lai aizkraukli kļūtu par sakoptu novadu. Taču, diemžēl, laikā, kad vieni brīvprātīgi strādā, lai aizkraukli padarītu par sakoptu vietu, citi izvēlas no sev nederīgajām mantām atbrīvoties slepus, izmetot tās vietās, kur tas nav paredzēts. Šonedēļ bēdīga aina parādījās Lielziedu vasarnīcu teritorijās, kur divās vietās radušās pamatīgas atkritumu kaudzes. Sākums patiesībā tam bija visnotaļ pozitīvs. Vairāki vasarnīcu teritorijas iemītnieki, gribēdami sakopt teritoriju, jau 2 nedēļas pirms oficiālās Talkas sakopa Birstaliņu un tuvāko apkārtni, saskaņojot ar Lielziedu vadību, ka ceļa malā atstās maisus ar savāktajiem atkritumiem. Taču, ko vieni izdarīja labu gribēdami, citi uztvēra par zīmi, ka šeit jāizmet sev nevajadzīgās mantas. Lielziedu kooperatīva vadītāja Tatjana Bērziņa par notikušo ir sašutusi. Aizkrauklē un Latvijā Lielā Talka jau ir pagājusi, bet mēs te redzam, ka dažviet Lielo Talku citi ir sapratuši nedaudz savādāk. Kā jums te ir gājis un kas jums te ir noticies? Katru gadu tāpat kā visur, arī Ziedos notiek talka. Cilvēki droši vien nesaprot, ko nozīmē talka.
Un kā izskatās, viņi šajā dienā vienkārši izmantot, teiksim, savu īpašumu, atbrīvo savus īpašumus no nevajadzīgām lietām, no atkritumiem. Tātad, protams, katru gadu kaut kas notiek tam līdzīgs, jā, bet tik traki kā šogad nekad nav bijis. Izskatās tā, kā cilvēki nesaprot, kādā veidā var atbrīvoties no, teiksim, no nevajadzīgām lietām. Parasti notiek tā, ka saskaņo ar ziediem mēs piebraucam klāt, aizvedam divānus, teiksim, to mēs dedzinām. Stiklus gan ne, šiferus arī ne, bet to, ko mēs varam, to mēs tīram, dedzinām, kaut kādas vecas mūces mēs visu aizvedam prom. Šogad vispār neviens neko nebija saskaņojis. Paši saveda un tīrot birsteliņu, noliekot pārus maisus ar, teiksim, pudelēm un to, ko tur savāca cilvēki. Pārējie uzskatīja, teiksim, kā var arī savus atkritumus, kas viņam īpašumos bija, atvest uz šejieni. Vai tiešām viņi nezin, kā atbrīvoties no tiem atkritumiem, vai viņa atkritumu apsaimniekošana palika tik dārga, ka viņam nav pa spēkiem, man grūti pateikt. Es uzskatu to, ka katrs īpašums, tas ir atkritumu ražotais. Un katram īpašniekam ir jānoslēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Praktiski ļoti daudzi to jau ir izdarījuši, bet izskatās, kā citi grib uz citu rēķina tādā veidā vienkārši atbrīvoties. Un šajā gadījumā uz talkas rēķina. Kā jums liekas, kāda varētu būt turpmākā rīcība šeit, lai varbūt turpmāk tā vairs nebūtu, un ko darīt tad šeit? Teiksim, grūti pateikt, tāpēc, ka neviens nebija saskaņojis atkritumu izdešanu, vienkārši veda paši. Un uzdodot jautājumu, kāpēc jūs to darat, pat rupi atbildēja. Vienkārši veda un darīja, ko paši uzskatīja par vajadzību. Tik traki, ka celmus, zarus, kokus, ko var dedzināt, teiksim, savā kaut kur pagalmā vai kur, tā nekad neviens nebija darījis kā šogad. Un te tik daudz šiferu un stiklu. Es tā dzirdēju, ka teiksim, mums ir atkrituma apsaimniekotājs Kuks, bet cilvēki teica, ka Kuks nepieņem stiklus. Es nezinu. To, principā, šajā gadījumā bez pašvaldības mēs netiksim galā. Man tā izskatās. Pašvaldībā dzirdējām, ka ir arī tāds tā kā liecības, kurš to ir darījis, fotogrāfijas un tā tālāk, un pašvaldība šobrīd apsver iespēju iesniegt arī policijā šādus iesniegumus un meklēt vainīgos. Jā. Bija tā, ka cilvēki paši, vasarnīcas īpašnieki, redzot visu šo nekārtību, sāka jau paši rīkoties, sauca policiju, bildēja, atsūtīja man bildes, mēs tagad viņus pārsūtījām uz pašvaldību. Tātad, godīgi cilvēki, kas rūpēs par to, lai būtu teritorija tīra un lai nebūtu tā piesārņota, patiešām viņi darīja visu, ko varēja. Ne īpaši tie, kas veda, viņus klausīja. Policija bija saukta, jā, man grūti pateikt, ko tā policija tagad, teiksim, darīs un vispār kāds tika pieņemts lēmums. Šajā gadījumā praktiski es domāju, ka visus, kas veda atkritumus, atrast var. Tāpēc, ka cilvēki redzēja. Viens par otru vienmēr kaut ko zina. Vajadzētu, lai viņi tagad atbrauc, savāc visus savus atkritumus un domā paši, kā atbrīvoties no nevajadzīgām lietām. Taņa, jūs pasakiet, lūdzu, ko turpmāk vajadzētu darīt? Atgādināsim cilvēkiem vēlreiz, lai šādas situācijas vairāk neatkārtotos. Kur viņiem griezties, pa kādu telefonu numuru zvanīt un ko darīt? Lai tiešām cilvēki saņemtos un paši rūpētos par to, lai būtu bez atkritumiem. Protams, pats galvenais tas ir noslēgt līgumu ar atkrituma apsaimniekotājiem. Šajā gadījumā ir Sija Kuks un ir Eira Konkords. Tātad telefona numuri ir zināmi, visi var zvanīt man, es katram varu iedot telefona numuru, kur var griezties un noslēgt līgumu, un lai turpmāk viņi varētu savā īpašumā paši domāt, kā viņi atbrīvosies no grūžiem. Atrast vainīgos palīdzēs Aizkraukles novada pašvaldībai iesūtītās fotogrāfijas un liecinieki, kuri redzējuši pārkāpējus. Policijā tiks iesniegts iesniegums ar lūgumu atrast vainīgās personas un sodīt tās par saistošo noteikumu par sabiedrisko kārtību pārkāpšanu.
Jācer, ka šādas situācijas Aizkrauklē vairāk neatkārtosies, jo paši taču šeit dzīvojam. Kaut arī Talkas mērķis ir sakopt mūsu Latviju, jācer, ka pēc pāris gadiem šādas akcijas vairs nevajadzēs rīkot, jo jau ikdienā katrs pats sekosim līdzi tam, lai netiktu piemēslota mūsu apkārtnē. Šonedēļ Aizkraukles pilsētas kultūras namā notika dabas aizsardzības pārvaldes rīkotā konference dabas aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma integrētās izstrādes, ieguvumi un riski. Tas ir viens no pasākumiem pilotprojektā Dabas parka Daugavas ielē dabas aizsardzības plāna sagatavošana un integrēšana teritorijas plānojumā, kuru atbalsta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. 2013. gadam. Aizkraukles novada pašvaldība kopš 2012. gada ir sadarbības partneris projektā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai. Šī projekta ietveros Aizkrauklē tika īstenotas divas lielas aktivitātes. Pirmajā tika sakārtota infrastruktūra dabas parkā Daugavas ielē, uzbūvējot ceļu un 2 stāvlaukumus. Savukārt otra lielā aktivitāte ir Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrāde, integrējot tajā dabas parka aizsardzības plānu. Uz konferenci, kas ir viena no noslēdzošajām projekta aktivitātēm, ieradās Latvijas pašvaldību savienības, projekta partneru un dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojuma izstrādātāju pārstāvji, kā arī plānošanas reģionu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki un interesanti.